Jūnijs nepienāk, tas izplaukst. Tas parādās malās, lapu čukstos, kas maina savu ritmu, zemes izelpā, kas kļūst dziļāka. Un šajā plaukšanā grāmatas atrod citu dzīvi. Tās nestāv mierā, tās elpo ar tevi. It kā katrs stāsts sekotu siltajam pulsam, kas ceļas no mitrās zemes. Ir grāmatas, ko jūnijā lasa zem koka, kam zari zīmē ēnas, kas kustas līdz ar tevi. Citas lasa pie ūdens malas, kur katrs teikums šķiet atveramies kā zieds, kas beidzot nolēmis parādīties. Vārdi šajā mēnesī netiek izrunāti, tie dīkst. Tie sajaucas ar sūnu smaržu, ar kukaiņa garām lidojama skaņu, ar solījumu par kaut ko, kas vēl tikai aug. Un tu lasi, lai noturētu šo mazo brīnumu, lai tas neizzūd, lai jūnijs atrod patvērumu ārpus kalendāra. Stāstā, ko tu izvēlies, stāsta, kas tevi ieaudzē.